Sveiciens visiem! Parādīšu jums kārtējo mazdārziņa apskatu, kā mums šobrīd izskatās šeit. Nebijām bijuši 2 nedēļas, viss ir aizaudzis. Konkrēti augstās dobas riktīgi aizaugušas. Šitās te nezāles ir 2 nedēļas vecas, jo viņas bija viss izravēts iepriekš. Tā ka te mums aug piparmētras un zemenes, lociņi un burkāni. Te aug zemenes un kaut kas vēl. Un te mums ir zirnīši un šokolādes piparmētra. Un te laikam bija oregano un kaut kas vēl. Neatceros tik kas. Viss kaut kas interesants te mums šogad būs. Un vēl viena interesanta lieta ir cigoriņi. Negaidīti, šogad viņi ir izauguši 2-metrīgi. Mēs pat sākumā domājam, ka tas nav cigoriņš, bet, kad uzziedēja, tā jau bija redzams. Lūk, kāds viņš ir liels, 2 metri garš. Tā ir lazda un te cigoriņi blakus. Mēs tieši dzeram cigoriņu kafiju pēdējā laikā un domājam, ka vajadzētu uztaisīt savējo. Nu, tad lūk arī laikam būs savējā šogad. Skatīsimies, kā tur viņa mums izaugs beigās un kas tur apakšā būs galvenais. Jā, kas mums ir šajos dārzos? Zemenes. No šī mazā laukumiņa esam apēduši jau 6-7 litri. Te ir 3 šķirnes zemenes. Nezinu, kādas viņas bija. Bet 3 veidu un ļoti ražīga šogad ir. Jo pagājušajā gadā bija slikta raža, dēļ tiem sausmiem laikam. Šogad no šī mazā laukumiņa ļoti labi viss ražo. Ķiploki. Šodien aplauzām viņiem ziedus galus. 2 šķirņi arī šeit ir viena no mantotajām sēklām. Un šitie ir ķente šķirne, kas ir vecākā Latvijas šķirne. Viņa nav tik liela, kā tie blakus te var redzēt, bet viņā to ēterisko eļļu un vielu ir vairāk kā lielajā galviņā. Tā ka viņas ir mazākas, bet īstenībā viņas ir vērtīgākas kā tā lielā galviņa. Nu, šis ir pirmais gads, kad mēs viņu audzējam. Nezinu, kā viņš garšos, jāpagaršo būs, tev redzēs. Tā te mums ir gurķīši sasēti. Te ir tukša doba. Te ir eksperimentālais ērkšķogu dārs, kā es jau iepriekš jums teicu, kad ir izaudzēti no spraudiņiem. Te arī drusku var redzēt, kad vienkārši sasprost ir zemē. Un ērkšķogu stādiņa aug. Te vēl ir mums nokaranie vītoli. Saspraudiņot, tad mēs gribam savu laukos viņu ieaudzēt. Un blakus te ir saldie kartupeļi šodien sastādījām. Nezinu, kā viņi izaugs, jo pagājušajā gadā bija plūdi. Šeit mums viss bija aplūdis uz vasaras beigām. Un kamēr viņi stāvēja tajā slapjumā, viņi sapuva. To var apstīties iepriekšējos video. Tādi bija juka ārā vienkārši viņa rokās. Tā. Kas vēl mums tāds interesants ir? Aiziešu parādīšu. Tā ejam parādīšu. Tomātiņi. Ļoti maziņi šogad laikam būs tādi švaki. Tukša dobe. Un skraida. Un te mums ir ozoli. Šie ir sarkanie ozoli mēs sastādījām. Mēs gribam viņus laukos ieaudzēt. Tā ka būs stādiņi sarkano ozola. Un šitie ir kolonu ozoli. Ļoti mazi izdīga, bet viņi aug tādi gari tievi, taisni un zari nav kā šim ozolam, bet viņi klāt stumbram iet tā uz augšu riktīgi tuvu. Tāda mums šogad būs. Tā, un vēl vienu lietu gribēju parādīt. Kas mums ir ar tām bitēm? Vēl mums ir valrieksti reku izauguši. Te viņas tā grūti saskatīt. Šie ir no Slovākijas atvestie valrieksti. Izauguši 5 gabali. Skatīsimies, kā viņi dzīvosies un vai viņi pārcietīs ziemu nākamo. Un lūk arī mūsu bišu māja. Mēs viņu nedaudz uzlabojām, jo kaķi vai putni vilka ārā tos salmeņus, un tad mēs viņam šādus ietvaru likām priekšā.
Un te var redzēt, ka daļa to salmiņu ir aizmūrēti. Tātad tur ir bitītes iekšā un vienā aizmūrētā salmiņā tur var būt kaut kādām 3, 4, 5 bitītēm iedētām oliņām. Tā ka skatīsimies, kā tur viņas izaugs nākošgad. Nu, lūk, tā apmēram mums izskatās šobrīd te. Šodien ir kāds mums datums, šodien ir jūnijas, nevis jūlijas. 13. jūnijas. Un tas bija mūsu dārziņa apskats. Tā kā tiekamies kādā no nākamajiem video. Nē, vēl parādīšu vienu lietu. Tā, tūlīt. Tās iepriekšējais ēršķogas, ko rādīju video. Redz, cik liels krūms izaudzis ir. Kurš tāds te viņš ir. Kaut kādi centimetri 50, 60. Un blakus arī. Tā, ka te būs ēršķoga krūmu daudz un būs jāpārstāda riktīgi. Jau būs viņi ļoti tuvu viens otram. Un vēl parādīšu to ēršķogu, kas kāpa kokā. Tas bija tāds interesants moments. Tagad viņa ir vēl izaugusi, protams. Tagad jau viņa arī ir ap 2 metri gara. Lūk, viņa ir šeit. Nu jā, pāri 2 metri viņa garumā ir jau. Un šitais te arī jau kokā viņa kāp iekšā. Un baigi interesanti, kā viņa izaugs tālāk. Cik gari viņa izaugs. Tā, tagad gan viss. Čau visiem!